Sveiki! Šodien pastāstīšu, kā ir iestatīts mans siltumsūknis saistībā ar teniem. Jo ar mani sazinājās cilvēks, kuram siltumsūknis strādā principā tikai uz teniem. Tas nozīmē, ka elektroenerģijas patēriņš ir tikpat liels kā saražotais siltums. Tātad pastīsimies, kā ir pie maniem. Tātad, lai būtu vieglāk sekot, varam skatīties pēc šiem cipariem. Tātad aizgājam līdz 8, ja, tātad informācija. Tātad par elektroenerģiju, elektroenerģijas ievades. Pastīsimies, kā man ir. Ja? Tātad es uzliku summu, maksimums 7 dienas, vakardien bija 6 diena, 5 diena, redz, kur šeit. Un tad jūs redzat, man patēriņš par vakardienu bija 17 kWh. Saražotais siltums par vakardienu, atkal uzlieku summu, bija 51. Tas ir nedaudz vairāk nekā 3 reizes vairāk saražots siltums nekā patērēt elektroenerģiju. Vakardien temperatūra pa dienu bija aptuveni tāda pat, nu varbūt tās nebija 16, bet tuvu tam. Pa nakti bija no 6 līdz 8 grādi. Temperatūra mājā pastāvīgi 22–23 grādi. Tā kad, jebkurā gadījumā, cilvēks, kas ar mani sazinājās, viņam patēriņš bija gan elektroenerģijas, gan saražotais siltums 50 ar kapekām. Principā tas pats, kas man, tikai saražotais siltums, bet viņam arī elektroenerģija tikpat daudz tik patērēt. Tāpēc pastīsimies, manuprāt, viņam strādā tikai teni. Lai šo situāciju izkontrolētu, manuprāt, ir jādarbojas sekojoši. Pa priekšu, lai mēs varētu redzēt visus iestatījumus, jo mums ir ļoti daudz iestatījumu, kurus mēs kā lietotājs parasti neredzēsim. Tāpēc mēs ieliekam šeit redzat lietotājs, ieliekam slepeno paroli 5, 6, 7, 8, un mēs jau kļūstam par uzstādītāju. Tālāk mēs ejam, pastāmies galveno zonu. Es par to jau esmu stāstījis. Tad iestatītās vērtības režīms. Galvenais, lai būtu no laika apstākļiem atkarīgs. Tātad, bet, ja mums ir no istabas temperatūras, tad tas nav, bet ja mēs ir uzlikt šis, labāk, lai stāv vienmēr šis. Tas ir viens, kas ir. Te man ir līkne, es varu iziet cauri, kas man jau ir uzstādīts, varbūt vēl kādam tas noderēs. Dzēsēšanu mums nevajag, starotāji tips grīdas apsildi. Tāks iestatītās vērtības diapazons, redz, kur man ir 2242, tālāk mums ir dzēsēšana. Regulēšana manā gadījumā ir ar telpas termostatu. Tātad delta T 5 grādi. Modulācija vajadzētu būt, lai viņa būtu ieslēgta. 5 grādi. Un, manuprāt, lielākā problēma, kur mēs varam sekot, vai ir teni ieslēgta vai nav, vajadzētu aiziet, redz, kur uz, kas mums sanāca, uzstādītāji iestatījumi, konfigurēšanas veidnis. Ja mēs tur ieiesim, man principā viss nostās no jauna, tāpēc es pagaidām tur neiešu. Tātad karstais ūdens tur ir skaidrs, mājas karstais ūdens man te ir ieslēgts. Jā, kas mums tur jau, nu jā, tikai ieslēgts. Un pats būtiskākais saistībā ar teniem ir rezerves sildītājs. Tātad mēs redzam, kāda ir konfigurācija. Tātad manā gadījumā ir, manam siltumsūknim, tātad šeit ir uzstādīts 3 līdz 9 kW. Pirmais solis 3 kW, otrais solis 6 kW. Līdzsvars, jā. Līdzsvar temperatūra 3–5 grādi. Darbība atļauts. Tātad teni mums atļauj sildīt gan to, gan to. Šeit mēs varam uzlikt, ka teni sildīs tikai mājas karsto ūdeni, ja, tāda tikai boileri. Ārējo par saistībā ar apsildi, tad viņš tenus neizmantos. Bet šī gadījumā labāk, lai ir atļauts, jo, ja būs baigi lielās augstās temperatūras, tad teni tiks pieslēgt, lai apsildītu arī māju. Kas dotajā brīdī, cik es saprotu, arī cilvēkam arī ir. Tātad ārkārtas situācija. Es izskriešu cauri. Kā man ir, varbūt vēl kādam noderēs, tātad telpas sildīšanas prioritāte. Tātad viņš silda nevis boileri pa priekšu, bet lai būtu telpā silts. Ja? Aizsardzība pret caurules sasilšanu man nav, jo man ir rupināta tosols iekšā. Strāvas padeve samazināt tarifu
Man tur nekas nav ieregulēts, patēriņa kontroli. Tāda, kas man tur ir nepārtraukta. Tad enerģijas mērīšana, skaitītājs 1, sensori. Ārējais sensors, tas ir termometrs, kas man ārā atrodas pie siltumsūkņa. Brīvlens. Tā, trauksme, tā, man. Automātiska restartēšana, baigi labi ir situācija, viņi var, protams, atslēgt, tas nozīmē, ja kaut kāda kļūda un sistēma pārstartējās, tad, kamēr mēs viņš izslēgsies, bet gaidīs, ka mēs viņu ieslēgsim, tāpēc labāk, lai tas viss notiek automātiski. Ja citādā kaut kādas elektrības pārtraukums vai vēl kaut kāda problēma notiek, tad viņš izslēdzās un pats neslēdzās iekšā, jo haidī. Tāpēc labāk ir automātisko restartēšanu uzlikt. Aizsardzības funkcija, piespiedu atkausēšana, tad, kad mums ir ārējais bloks aizsalis, mēs varam to visu iestrīt piespiedu kārtā. Tātad vietējie iestatījumi. Ja kāds šitajā visā noorientēsies, būtu baigi forši, tad jūs te varat izsakot līdzi, kāda ir iestatījuma man visā siltumsūkņā. Ja? Te ir viss tā kompakti sarakstīts. Un varbūt kādam tas noderēs. Lūk. Tas īstenībā ir viss. Ja kādam noderē, būs forši. Visiem veselību, veiksmi. Līdz nākamajai reizē. Tā.